Strādāju par pētnieku dažādos projektos, kas ir saistīti ar sensoru sistēmām un būtībā elektroniku. Tagad tas viedums tomēr gan daudz parādās manā virsrakstā, tad vajadzētu noprecizēt, ko tad īsti mēs šajā kontekstā ar to domājam. Man no bērnības vārds vietas vienmēr ir asociējies ar kādu, kurš ir spējīgs pamatīgi domāt, kurš ir ļoti pieredzējis dzīvē, un tāpēc man kaut kā sākumā likās ļoti dīvaini, ka šis vārds tika sākts saistīt ar elektroniku. Un, kad tā padomā, nekā dīvaini tur nav, jo tas ir vienkārši tieši tulkojums no angļu vārda smart, un jau kādu laiku angļu valodā ar smart devices vai smart technologies ir pierasts apzīmēt dažādas ierīces, kuras būtībā ir ikdienišķas ierīces, bet tam pievienojot kaut kādus papildus elementus, mēs varam būtiski paaugstināt funkcionalitāti. Tā kā mēs šeit esam savākušies runāt par zinātni, tad es atradu arī konkrētu definīciju. Definīcija visi nav jālasa, bet tas interesantais, ko mēs no tās varam izvilkt, ir tas, ka būtībā viedās ierīces ir elektroniskas ierīces. Viedās ierīces ir ierīces, kuras ir savienotas ar citām ierīcēm. Un šī, manuprāt, ir ļoti svarīga īpašība, jo, manuprāt, ierīcēs viedums līdzīgi kā cilvēkos var rasties no tā, kad notiek informācijas apmaiņa, mēs uzzinām kaut ko jaunu. Un vēl parasti šādas ierīces ir arī interaktīvas un spējīgas darboties autonomi. Un tagad tas tiek balstīts uz elektroniku, mūsdienās, kā mēs visi zinām, elektronika ļoti strauji attīstas, tad būtībā ir noticis tāds kā īsts viedo ierīču sprādziens. Un ikdienā mēs satiekamies ar veselu virkni šādām ierīcēm, sākot ar viedtālruņiem, tagad ir viedie televizori, bērnu skolā mācās pie viedajām tāfelēm, un visi, kas brauc Rīgas sabiedriskajā transportā, zina, ka arī tur bez viedās biļetes mēs vairs nekur nevaram tikt. Skatoties uz visām šīm ļoti dažādajām ierīcēm, uzreiz ir skaidrs, ka būtībā viedu, ja ar paplašinātu funkcionalitāti mēs varam padarīt gan jebkuru ikdienišķu priekšmetu. Protams, nav nekāds izņēmums, arī audums. Konkrēta ideja par pētījumiem saistībā ar viedajiem audumiem radās pēc sarunas ar mediķiem, kad viņi pastāstīja par problēmām saistībā ar tādu slimību kā skoliozi. Šeit kreisajā pusē jūs redzat tādu tipisku skoliozes pacientu. Divos vārdos skolioze ir slimība, kad augšanas vecumā dēļ vēlmes ieņemt nepareizu stāju, rodas tāda pamatīga mugurkaula bojājuma. Un šobrīd, principā, tādos smagākos gadījumos izplatītākā metode ir vienkārši valkāt šādus cietus korsetus, kuras vienkārši mehāniski neļauj ieņemt šos nepareizos stāvokļus. Un, liek piebilst, ka, protams, šāds korsets ir ļoti nērts un sarežģīti valkājums ikdienā. Un tāpēc ārsti izvirzīja hipotēzi, ka, ja mēs varētu kaut kādā nemanāmā veidā ikdienā mērīt šo cilvēku stāju un teikt viņam priekšā, vai konkrētā stāja ir vēlama vai nevēlama, mēs varbūt vismaz daļēji varētu aizvietot šīs cietās korsetes. No inženieriskā viedokļa, lai nomērītu visas šīs deformācijas, kas ir diezgan detalizētas, ir skaidrs, ka būtībā mums jāiegūst visas muguras virsmas attēls. Un viens no veidiem, kā mēs to varētu izdarīt, ir piekļaujot mugurē kādu audumu, kas var noteikt savu formu. Un ja mums būtu šāds viedais audums, protams, pielietojums sniegtos arī daudz tālāk par medicīnu, piemēram, sportā tas varētu būt kā kaut kāds papildus treniņu līdzeklis, un patiesībā neviens nav teicis, ka mums tas ir noteikti jāliek virsū arī uz cilvēkam. Mēs to varētu likt, piemēram, uz kādas robotiskas sistēmas papildus informācijas iegūšanai. Ir skaidrs tātad, kad šāds audums mums būtu noderīgs, paliek jautājums, kā tad, lai mēs tādu uztaisam? Kā pētnieki un inženieri to bieži dara, tad skatoties dažādas jau esošas tehnoloģijas, šī konkrētā man vienmēr ļoti fascinējusi, un tā ir mūsdienu ierīču, piemēram, telefonu spēja orientēt ekrānu atbilstoši tam, kā šī ierīce ir sagriezta. Tātad ir skaidrs, ka tur iekšā ir jābūt kaut kam tādam, kas var izmērīt šīs ierīces orientāciju. Ja mēs šo telefonu attaisam vaļā un paskatāmies, kas tur ir iekšā, tad atrodam, ka tur tiešām ir šāds sensors, kas to var nomērīt, un to sauc par akselerometru. Un tātad būtībā tiešā veidā šis akselometrs mēra pātrinājumu, bet izrādās, ka speciālos apstākļos mēs varam panākt, lai tas darbojas būtībā kā elektroniskais līmeņrādis. Tas notiek sekojoši. Šajā mazajā čipā ir iekšā līdzīga struktūra, kā jūs šeit redzat. Tātad mums ir kaut kāda masa, kas ir iekārta divās atsperēs, un ja šī sistēma ir šādā horizontālā stāvoklī, tad principā nekas interesants nenotiek, jo šī masa ir tieši pa vidu. Bet ja mēs šo sistēmu parotējam uz sāniem, tad šī masa pārvietojas uz leju, un šo pārvietojumu mēs varam nomērīt. Visās kārtīgās zinātniskajās prezentācijās ir jābūt vismaz vienai kārtīgai formulai, tad te ir mana lielā iespēja, un, protams, tas ir vienkārši otrais Ņūtona likums, kas tad pastāst, kāpēc šī masa pārvietojas.
Un apvienojot vairāk šādas sistēmas un patiesībā pievienojot arī vēl citus sensorus, lai uzlabotu precizitāti, mēs varam iegūt jau tādu sensoru moduli, kurš var pilnībā izmērīt savu orientāciju telpā. Un pie tam mēs to varam iegūt ļoti nelielos formas izmēros. Nu, ja mums ir kāda virsma, un mums ir šis jaukais sensors, un mēs to sensoru uzliekam virsū šīs virsmas, tad ir skaidrs, ka būtībā par lielāko daļu virsmas mums nav nekādas papildus informācijas. Nu, tad risinājums ir vienkārši salikt daudz šādus sensorus un beigās noklāt principā visu virsmu, un tagad jau ir skaidrs, ka mēs iegūstam informāciju no visas virsmas, un izrādās, ka mēs no šiem orientācijas datiem varam uztaisīt algoritmu, kurš atjauno jau visu virsmas formu kopumā. Nu, manuprāt, šī ideja ļoti eleganta, bet praksē, protams, izrādās, ka nākas saskarties ar daudzām problēmām, kuras sākumā varbūt pat neienāca prātā. Un šeit sākas tā pētniecības ikdiena. Nu, piemēram, ir jāizstrādā sensoru tīkla arhitektūra. Vai cilvēku valodā runājot, kā daudzus mazus vienkāršus sensorus savienot kopā un ātri no tiem savākt datus. Nu, šis tad citu nav ilustratīvs attēls, bet tas ir attēls no reāla prototipa manis izveidotā, kurš, starp citu, neskatoties to visu mužekli, arī ļoti labi strādāja. Nāks strādāt arī pie dažādām signālu apstrādes metodēm. Ja cilvēku valodā runājot, nu kā piemēram no šī nesmukā, ātri mainīgā sarkanā signāla dabūt to skaisto zilo līniju, kas satur tieši to informāciju, kas mums ir nepieciešama. Nu, un vēl, protams, neiztrūkstoši jāstrādā pie dažādiem datu apstrādes algoritmiem, vai atkal cilvēku valodā runājot, kā no šiem pātrinājumu signāliem mēs varam iegūt jau atsevišķās orientācijas, tālāk tās ievietot kaut kādā virsmas modelī un beigās jau uzzīmēt smuku virsmu. Un tagad mēs visas šīs lietas esam kādu laiku papētījuši, atraduši piemērotus risinājumus un visu salikuši kopā. Izrādās, ka tas viss tiešām var arī strādāt tā kā sākumā paredzēts. Tātad šeit jau kreisajā pusē jūs redzat reāli viedā auduma prototipu, un labajā pusē ir modeļi, kurus mēs esam ieguvuši no saviem sensoriem. Un interesantākais ir tas, ka šos modeļus mēs varam iegūt reālā laikā, kas nozīmē, ka kā mēs kustinam šo audumu, tā mēs momentāni iegūstam visas deformācijas un varam redzēt, kas ar šo audumu notiek. Nu, tālāk šo viedā auduma prototipu mēs varam jau ievietot reālā valkājumā korsetē, pievienot tai klāt raidītāju, pārsūtīt šos datus uz kādu pārnēsājumu ierīci, piemēram, jūsu telefonu kabatā, tur veikt visu jau iepriekš minēto apstrādi un, balstoties uz iegūtā modeļa, jau sniegt kaut kādu atgriezenisku saiti par to, kāda vai konkrētā stāja cilvēkam ir vēlama vai nevēlama. Nu, šādu prototipu mēs izveidojām, mēģinājām to arī notestēt, un šeit ir redzams, kur no viedā auduma taisīta korseti ir uzvilkta vienai mūsu institūta kolēģei. Mēs viņu reizē nobildējām ar kaut ko līdzīgu 3D skenerim un ieguvām datus no šī mūsu viedā auduma. Nu, ja mēs salīdzinām šos modeļus, tad var redzēt, ka mēs tiešām diezgan precīzi esam atjaunojuši šo stājas modeli. Nu, nobeigumā gribētu vēl pateikt, ka šis mūsu prototips nedzīvo tikai mūsu laboratorijā. Mēs to regulāri arī nesam ārpus laboratorijas. Un konkrētāk mums ir izveidojusies sadarbība ar rehabilitācijas centru Mēs esam līdzās, kur šis prototips jau tik reāli testēts uz pacientiem, kam ir bērni, kas ir slimi ar cerebrālo trieku un kam bija stājas traucējumi. Nu, lai man nebūtu jāstāsta tieši, ko viņi ar to visu darīja, es mēģināšu jums to nodemonstrēt, jo man šodien mugurā ir mans viedais audums un attiecīgi tas, ko rehabilitācijas centrā viņi darīja, viņi paņēma, piemēram, planšetdatoru, kur virsū ir mūsu izstrādātā programmatūra. Viņi nostādīja bērnu pareizajā stājā, saglabāja šo stāju un palaida apstrādes procesu, kur var redzēt šo stājas modeli. Un, piemēram, kad šis bērns izkustējās, tā var redzēt, ka šis stājas modelis mainās, iekrāsojas krāsas, kur ir kaut kādas nobīdes, un attiecīgi tas atgriezniskā saite tiek nodot tālāk bērnam, un viņš var koriģēt savu stāju pats. Paldies! Paldies! Manuprāt, izcila prezentācija un lielisks reversās inženierijas piemērs, ko jūs demonstrējāt no mobilā izveidojot šo te. Bet es tās būšu bišķi riebīgs, ņemot vērā jūsu promocijas, tā sakot, tas ir darbs. Kas ir jūsu jautājums, ko jūs uz promocijas virzat? Nu, būtībā pamata lietas, pie kuras man interesē un kuras es strādāju, ir,
kā apvienot daudzus valkājumus sensorus vienā sistēmā, ātri no tiem savākt datus. Otra lieta ir, kā izveidot būtībā šādu viedo audumu, kurš var noteikt savu formu. Tātad divas galvenās lietas ir šī sensoru tīkla izstrāde un attiecīgā datu apstrādes algoritmu izstrāde, lai mēs šo varētu iegūt. Un otrs ir, teiksim, to jau paplašināt, jo neviens nav teicis, ka šajā tīklā, kas, teiksim, šī prototipā iekšā ir 63 sensori, un neviens nav teicis, ka tiem ir jābūt tieši tiem sensoriem, kurus izmantoja, lai noteiktu formu. Mēs tikpat labi varētu likt, teiksim, kaut kādus citus sensors, kas mērītu tur, muskuļu elektriskās aktivitātes vai temperatūru vai vēl kaut ko, un tas varētu arī kalpot citiem mērķiem. Paldies, garš ganīts jautājums, bet paldies. Vai žūrijai ir vēl kāds jautājums? Lūdzu. Esot pilnīgi nespeciālistam šai jomā, man ir tāds jautājums, ko dara pētnieki, raugoties uz šo problēmu citās valstīs? Kādas ir publikācijas, kas ir praktiskais pielietojums šajos pētījumos? Ja iet runa tieši par stājas monitoringu, tad būtībā ierīces, kas var detalizēti izmērīt visu to stāju, iegūt ne tikai, teiksim, kāds ir sakumpis, bet jau izmērīt atšķirīgas plecu līnijas vai kaut kādas zemākas deformācijas. Tādā ziņā valkājuma ierīce, kas to var izmērīt, ir unikāla. Esošie risinājumi parasti tiek balstīti uz jau kaut kas parādījās prezentācijā, uz kaut ko līdzīgu 3D skenēšanai. Tātad mēs kaut kādā ārsta kabinetā ar ārēju aprīkojumu mēram to stāju un tad izdarām no kaut kādas secinājumus. Un tieši tā jaunā lieta, kad mēs varētu mēģināt šo aprīkojumu un to, ko ārsts izdara kabinetā, pārnest uz ikdienu, un būtībā mums būtu ikdienā blakus ārsts, kurš ne tikai apskatītos, kādi mēs esam atnākuši pie ārsta, bet jau reāli ikdienā bakstīt un teikt, tagad tev ir nepareiza poza vai tam līdzīgi. Man būtu viens jautājums. Skolioze ir ļoti plaši izplatīta problēma, un vai šādas korsetes ar viedo audumu būtu pieejamas arī plašākai publikai? Šobrīd viņas vēl nav pieejamas, tāpēc, ka tas ir eksperimentāls process. Ar laiku, es domāju, cik ilgā laikā tas varētu tā būt pieejams? Ar laiku es ļoti ceru, ka būs pieejams. Tur uzreiz ir jāiedala, teiksim, tālāk attīstība divos ceļos, kur būtībā, manuprāt, abi būtu ejami. Viens ceļš būtu tiešām šī izstrāde līdz tam, lai tas būtu reāli medicīnas palīga līdzeklis, kur, teiksim, ārsts izrakstītu ideālā gadījumā šīs cietās korsetes vietā. Tas būs diezgan garš ceļš, tāpēc, ka tas prasa ļoti ilgstošus klīniskos pētījumus, līdz mēs pierādam, ka tiešām mēs drīkstam ar to aizstāt, un mēs tam pacientam neko slikti neizdarīsim. Tie ir droši vien vairāk gadi kā minimums. Otrs ceļš ir jau šādu esošu ierīci mēģināt izveidot produktu no tās kaut ko līdzīgu, kā iespējams televīzijā kādreiz ir dzirdēts par tādu taurenīti, kas pīkst, kad saliecās. Šeit mēs droši vien varam iegūt vismaz 100 reizes detalizētāku informāciju nekā to izdara taurenītis. Un tad attiecīgi šādu produktu jau mēs varētu virzīt daudz ātrāk, jo tas būtu tāds kā ikdienas palīglīdzeklis, nevis medicīniski ierīce.